kur aiziet uz randiņu. Sveiciens visiem šajā kanālā, mani sauc Darina, un varbūt jau no paša sākuma precizēsim. Randiņš var būt ne tikai ar savu otru pusīti, bet arī ar sevi, kā solo piedzīvojums, varbūt randiņš ar draugiem un pat randiņš ar ģimeni. Jo iedomājieties, tad, kad tu saki randiņš ar draugiem un tikšanās ar draugiem, man liekas, ka tā atšķirība ir uzreiz jūtama, kad tu saki randiņš, tad liekas, ka tā tikšanās būs vairāk piepildītākā ar emocijām, ka tā būs jautrāka, ka tu jutīsies daudz laimīgāks un priecīgāks, un tieši tāpēc šis vārds man arī patīk laika pavadīšanas apzīmējumam. Kāpēc vispār tāds video? Pirmkārt, es esmu ļoti daudz organizējusi visu kaut kādas tikšanās, visu kaut kādas svinības, kaut kādas laika pavadīšanas, izbraucienus. Līdz ar to es esmu daudz ko mēģinājusi, daudz ko bijusi. Man ir priekšstats, kā var ar kaut ko savienot tā, lai jūsu vakars tiešām būtu piepildīts ar emocijām, tā, lai jums patiktu. Un tieši ar šo pieredzi es gribu dalīties arī ar jums. Protams, manas idejas var droši ņemt un mainīt, pielāgot savai pilsētai, pielāgot saviem laikapstākļiem, savai videi, bet es domāju, ka daudzi no jums izmantos arī šīs idejas pa taisno, kā es viņas pateikšu. Varam sākt uzreiz ar pirmo ideju randiņam. Šis randiņš notiks Rīgas centrā. Pirmais, kas ir nepieciešams, jūs paņemat sevi, savu otru pusīti, savus draugus un dodaties uz AB Dambi. Kāpēc man patīk vispār AB Dambis? Tāpēc, ka no turienes atveras ļoti skaists skats uz Svetbankeiku, uz Vanču tiltu un it īpaši uz Vecrīgu. Esmu bijusi uz randiņiem tajā vietā vairākas reizes. Vienmēr var atrast vietiņu, kur nebūs citu cilvēku blakām. Ļoti patīk sēdēt gan uz zālītes centrā, gan arī aiziet jau pie pašas upītes. Atkarībā no laikapstākļiem jūs varat izvēlēties arī ēdienu. Esmu ņēmusi uz pikniku līdzi arbūzu, kuru mēs griezām turpat uz vietas ar nazi un pēc tam mēdām ar karotēm un dzērām sulu. Un tas bija jautri, tīpaši, kad kādam sanāk sasmērēties, tad visi pasmejas. Bet, ja jums negribās ņemt līdzi ēdienu, tad ir cita opcija. Jūs aiziet uz AB Dambi un pasūtat ēdienu. Tieši tā vienreiz es biju arī pasūtījusi ēdienu. Negribējās baigi neko gatavot, neko ņemt līdzi, bet ļoti gribējās suši, tieši karsto suši, un mēs padomājām, kāpēc lai nepasūtīt. Tad jūs uztaisiet tādas vakariņas, pikniku, AB Dambi, jūs dodaties pa Akmens tiltu vai pa Vanču tiltu, kur jūs gribat, uz centru. Paķerat kādu kafeiņu, kādu dzērienu, piemēram, bubble tea, pastaigājaties pa Vecrīgu un tad dodaties uz kuģi. Šeit jums ir vairākas iespējas. Ir kuģis, kas braukā tieši pa Daugavu, apkārt Lūcavsalai. Es biju tieši uz kuģi, kas brauc saulrieta laikā. Tiešām fenomenāla pieredze, ļoti skaisti, tīpaši, ja tu vēl pasūti kādu dzērienu un izbaudi to vakaru. Ir arī iespēja izvēlēties kanālu kuģīti. Jūs izbraukājat kanālu, tad jūs dodaties pa Daugavu un atbraucat tieši tajā vietā, kur jūs iekāpāt. Ja jūs negribat braukāt ar kuģi, tad ir iespēja iznomāt supus, iznomāt kajakus un pašiem braukāties. To es arī esmu darījusi. Mēs esam kajakojuši pa kanālu. Diemžēl tajā dienā nebija pietiekami labi laikapstākļi, bija ļoti liels vējš, līdz ar to Daugavā mēs iepeldēt nevarējām, bet tas vienalga bija ļoti forši pavadīts laiks. Otrais randiņš ir vairāk paredzēts darba dienu vakariem vai vakariem, kad vienkārši gribas atpūsties, negribās domāt ne par ko, ne par biļetes iegādi, ne par kaut ko citu. Un tad jūs vienkārši paķerat sevi, paķerat kādus citus cilvēkus un droši aizbraucat uz Lielupes Balto kāpu. Tā ir ļoti smuka vieta pie upes. Jūs varat uztaisīt, piemēram, pikniku, vakariņas. Pašā apakšā pludmalē jūs arī varat uzkāpt uz pašas kāpas. Man tieši patīk sēdēt augšā uz kāpas zem kokiem, tādu kā pikniku.
Mēs bijām paķēruši arī planšetī, lai kaut ko paskatītos fonā, un tā ļoti forši pavadīt vakaru. Tur arī iespējams pastaigāties pa mežu nedaudz, tur arī ir šūpolītes, un manuprāt, tas vakars sanāk tāds ļoti mierīgs, kad jūs gribat atpūtu, vienkārši relaksēties, vai kad jūs gribat vienkārši mierīgi pavadīt laiku ar draugiem parunājot, vai pat ļoti laba ideja romantiskam vakaram. Ja jums negribās braukt uz Lielupas Balto kāpu, vai jums ir vairāk laika, tad es rekomendētu aizbraukt tieši uz Saulkrastiem. Tur var braukt gan ar automašīnu, gan ar vilcienu. Personīgi tur bija ar vilcienu. Sākumā tad jūs iziesiet tādu nelielu taciņu pa mežu, tad jau iziesiet pie pludmales, pie jūras, tad jau uz pašu laipu augšā, tiešām skaista taka, tiešām skaista saulrieta pat taka, un es rekomendētu tur aizbraukt tieši saulrieta laikā. Es biju pa dienu, bet vienalga tie skati bija fantastiski. Es biju paķērusi ēdienu, uztaisīju nelielu pikniku. Tur ir vairākas vietas, kur jūs varat apsēsties, ne par ko nedomāt un vienkārši pavadīt to laiku mierā. Un, manuprāt, tādi izbraucieni arī ir ļoti vajadzīgi, un liekas, Saulkrasts ir tik bieži dzirdēts, ja? Bet es tur aizbraucu tikai pagājuši gadu pa visiem gadiem, un varbūt ne tikai man, bet arī kādam no jums ir tāds vieta ir dzirdēt, bet jūs nekad nebijāt, vai nekad nebijāt vieni, vai ar kādu citu, tad man liekas, tur arī ir vērts aizbraukt vēlreiz. Trešā ideja vairāk kā izbraucienu ideja, un jūs brauksiet tieši uz Siguldu, uz Siguldas pusi. Patiesībā Siguldā ir tik daudz ko darīt. Es tur esmu bijusi vairākas reizes. Es esmu mēģinājusi vairākas aktivitātes. Šoreiz es jums pastāstīšu ne visas. Ja es redzēšu jūsu atsaucību šajā video, tad nākamajā es 100% iekļaušu vienu tiešām foršu aktivitāti Siguldā, kuru mēs izbaudījām, un pēc kuras mums bija tāds, gribās vēl. Pat ja ne vēl, tad gribās nopirkt tieši to lietu, lai mēs to varētu darīt visur. Es domāju, ka es jūs ieintrigēju, bet paturpināsim tieši šo izbraucienu ideju. Ko jūs darat? No savas pilsētas, vai tā ir Rīga, vai, piemēram, cita pilsēta, jūs varat droši aizbraukt līdz Siguldai. Pie Siguldas atrodas ļoti forša vietiņa, kur jūs varat uzspēlēt golfu. Par to vietu mēs uzzinājām tikai tāpēc, ka mums uzdāvināja dāvanu karti. Man bija tāds, golfs nekad nebiju mēģinājusi, vienmēr gribēju. Vēl apvienojot ar Siguldu, tas vienkārši bija fantastiska ideja. Mēs atbraucām, sākumā tu trenējies metienus, pēc tam jau tev iedod spēlēt laukā, protams, bija vairāki kuriozi, ka tu iesit to mazo bumbiņu kaut kur mežā, kaut kur pļavā, kur ir ļoti augsta zāle vai ūdens tilpne, bet tas tieši bija to vērts, bija jautri, bija forši, bija, protams, grūti, tāpēc, ka tā ir tava pirmā reize, bet tas bija tā vērts. Pēc šādas izklaides jūs aizbraucat uz Siguldu paēst. Tad, kad jūs esat paēduši, jūs aizbraucat uz Minotaura labirintu. Nedomājiet, ka tas ir tikai priekš bērniem. Nē, patiesībā tur ir ļoti jautri arī pieaugušiem, jo tas liek iedarbināt tavu prātu. Tev jādomā, kur tu esi jau gājis, kā labāk kaut kur aiziet, tev jāsakrāj visi kontrolpunkti un jāatrod izeja no tā labirinta. Atkarībā no tā, cik jums labi veiksies, jūs tur varat pavadīt ilgāku laiku vai ne tik ilgu laiku. Man liekas, braucāt ar kompāniju, tur ir ļoti forši, jo jūs varat kliegt viens otram, kur kas ir, jūs varat, kā saka, pasmieties, ja kāds kaut kur ir iesprūdis un nevar tikt galā, jūs sagaidāt viens otru pie finiša, jūs padalāties ar tām emocijām, kā jums katram gāja, un tā tiešām kā aktivitāte ir ļoti laba, un es to atbalstu. Pēc aktivitātes jūs, protams, aizbraucat apskatīt Siguldu. Sigulda man ļoti patīk, esmu tur bijusi vairākas reizes. Visvairāk man gan jau patīk aizbraukt pie jaunās pils, jo tur ir ļoti
skaista vērotava, it īpaši tur skaisti aizbraukat, koki sāk jau pamazām kļūt tādi dzeltenīgi, bet tur skaisti tikpat arī vasarā. Pēc Jaunavpils apmeklējuma jūs varat doties patiesībā uz tik daudzām vietām. Jūs varat apmeklēt Livonijas pili, Turaidas pili, jūs varat doties uz Paradīzes kalnu, uz kaut kādām takām. Iespēju ir tik daudz, ka varbūt es neminēšu šajā video, bet atstāšu saiti vai arī pieminēšu visas tās iespējamās lietas video aprakstā. Un ja jums liekas, ka ir nepietiekami, tad vienmēr var aizbraukt uz Tarzānu. Cik tur esmu bijusi, vienmēr ir tikpat jautri. Neskatoties uz to, vai tu esi bērns vai tu esi pieaugušais, ja tu esi pieaugušais, tu jau vari kapelēt pa visām citiem augstumiem, tu vari izaicināt sevi, jūs varat izaicināt viens otru, un tad jau pēc tādas aktivitātes, kā saka pasportojuši, braukt mājās, braukt ar tādu foršu piepildītu sajūtu, un tā tiešām būs ļoti jauki pavadīta diena. Nākamie 2 randiņi ir paredzēti gan siltiem laikam, gan augstiem laikam, tieši tad, kad jūs gribat. Un sāksim ar iepriekšpēdējo, un mēs dosimies uz Jūrmalu. Sākumā mēs aizbrauksim uz Līvu akvaparku. Un nē, tur arī nav jautri tikai bērniem, tur ir ļoti jautri arī pieaugušiem. Jūs varat paņemt, izbraukāt tās trubas, kur jūs neizbraukāsiet ar bērniem. Gribat, jūs varat pasēdēt džakūzī, gribat saunā, gribat, jūs varat padzert kādu kokči, kamēr jums taisa kaut kādu burbuļu masāžu vai vienkārši relaksēties un peldēt pa to upīti akvaparka. Un nezinu, esmu jau tur bijusi no bērnības, un mani vecāki tur arī kopā ar mani un manu māsu ir bijuši. Gan viņiem bija jautri, gan mums bija jautri, visiem bija jautri. Man liekas, tā ir ļoti forša laika pavadīšana. Es rekomendētu neņemt 2 stundas, bet ņem gan 4, tieši tāpēc, ka šajās stundās ietilpst arī to, ka jūs pārģibieties, ka jūs ar fēnu izžāvējat matus, un sievietēm tas aizņem daudz ilgāku laiku, it īpaši, ja ārā ir vējš un tāds augstāks laiks, tad labāk ar to neriskiet, lai nesaslimtu. Tad, kad jūs bijāt akvaparkā, protams, jāaiziet jāpēt. Tur jau atkarībā no jūsu gaumes, mēs esam parasti cilvēki, bieži vien mēs aizbraucām uz to pašu makīti, man liekas, hesīti, kas atrodas pie akvaparka, tīri tāpēc, ka tas ir ātri un pēc ūdens izklaidēm tas liekas tieši piemēroti. Un tad, kad jūs esat paēduši, tad jūs aizbraucat pastaigāties jau pa pašu Jūrmalu, pa Jomas ielu, pie jūras, un jūs varat izstaigāt, piemēram, arī kādu taku, kā saka, pēc aktīvas atpūtas, kaut kāds mierīgs brīdis, tā, ka jūs atpūšaties, atejat, un jums tāda forša pēcgaršiņa no tās dienas. Un mēs jau esam pienākuši pie pēdējā randiņa, man liekas, es neteikšu, ka visforšākais no visiem, bet viens no foršākajiem. Man liekas, par tādu iespēju ļoti maz cilvēku zina, bet Rīgas centrā atrodas tāds hotelis kā Velten Spa Hotel. Man liekas, viņš saucas tā, ja nē, tad es uzrakstīšu, kā pareizi saucas. Un par to iespējas vispār uzzināju, kad es meklēju dāvanu karti. Ir iespējams uz 1 stundu 2 personām rezervēt atpūtas vietu ar baseiniem, džakūzī un saunām. Tā nav liela teritorija, bet priekš 2 cilvēkiem atpūtai un romantiskam randiņam, man liekas, vienkārši ir fenomenāli, jo jūs ne tikai tur esat divatā, bet jums vēl ielej vīnu un jums ir vēl uzkodu plate, kas, man liekas, vispār padara to vakaru, dienu un vispār to iespaidu vēl foršāku. Tad jūs tā mierīgi to pabaudat, pableņojaties, un jau pēc spa apmeklējuma, protams, var aiziet kaut kur paēst. Un, manuprāt, ļoti forši pēc tam doties, ja tas ir vakars, uz lidmašīnas vērotavu, kad jūs varat pastāvēt vai pasēdēt mašīnā un skatīties, kā lidmašīnas paceļas
kā lidmašīnas, nosēžas. Tas ir tāds ļoti romantisks un skaists brīdis. Ja jūs negribat braukt uz lidmašīnu vērotavu, tad jūs varat aiziet uz Radisonu, kas atrodas tieši centrā, kaut augstākajos stāvos. Tad jūs varat apsēsties pie loga, paņemt kādu dzērienu, un jums ir ļoti skaists skats uz Rīgu. Un tas ir tiešām ļoti laba nots noslēdzošam, romantiskam randiņam. Ja jūs tādu piedāvāsiet savai otrai pusītei, man liekas, viņai patiks, viņa būs starā. Un, ja jūs plānojat kaut ko dzimšanas dienu, vai Valentīna dienu, vai uz vienkārši jebkurām svinībām vai brīvdienām, tad augstajā laikā, protams, ir īpaši labi, tad apskatiet šo iespēju. Un nu ir pienākušas beigas šim video. Es ļoti ceru, ka kādu no šīm randiņa idejām jūs paņemsiet un izmantosiet kaut kas. Ja jūs to izmantosiet, droši rakstiet komentāros, kā jums patika. Un tad jau līdz tikšanai nākamajā video.